neizbēgamais zaudējums, par ko mūs aicina domāt Lieldienas. Kristietības vai Lieldienu laika zīme ir ievainots cilvēks. Par to patiešām ir vērts pārdomāt. Es nezinu, vai šis tēls kādam patīk, varbūt vienkārši pie tā ir pierasts, varbūt daudziem tas nenozīmē neko, varbūt tas šķiet pārāk estetizēts, bet vienmēr ieejas biļete, ja tā varētu sacīt, lielajās miršanas un augšām celšanās, lieldienu tēmās ir sastapšanās ar ievainotu cilvēku. Jūs redzat, šeit ir daudzi varianti, kādos šis ievainotais cilvēks no senatnes līdz mūsdienām ir ticis attēlots. Svarīgi pamanīt, ka krucifiksā mēs redzam nevis vienkārši ievainotu cilvēku, nedaudz ievainotu. Nē, tas ir nāvīgs ievainojums. Nāvīgs nozīmē neatgriezenisks. Ja vispār būs iespējams izdzīvot, bet varbūt ne, tad parasti pēc šāda ievainojuma vairs nebūs iespējams atgriezties tādam pašam, kāds es biju agrāk. Tā dzīve, kas bija pirms šī nāvīgā ievainojuma, ir beigusies. Tas ir iespējams kas līdzīgs tam, ko ikdienas dzīvē piedzīvo cilvēki, kuri sastopās ar smagām slimībām, traumām, varbūt ar rokas vai kājas amputāciju. Tas ir tāds ievainojums, ka pēc šī ievainojuma sāksies pilnīgi cita dzīve. Tikai kāda? Un, protams, ir nozīmīgi pārdomāt vienmēr Lieldienu neklusajā nedēļā, kāpēc mums šī zīme ir jāredz. Kāpēc ne jau tikai kristietība, bet arī visu kultūru iniciācijas tradīcijas mūs konfrontē ar zaudējumu. Mums stāsta par zaudējumu. Un iespējams, tādā veidā mums tiek mācīta kāda ļoti svarīga, bet aizmirsta likumība. Proti, dzīve ievaino mūs pilnīgi visus. Nav nevis mazāko šaubu, ka cilvēkam ir jātiek ievainotam, un viņš tiks ievainots. Tā ir daļa no dzīves. Tas nenozīmē, ka mums ievainojumi būtu jāmeklē pašiem, bet gluži vienkārši nav iespējams nodzīvot dzīvi bez tiem. Un man šķiet, arī šīs lekcijas klausītāju vidū būtu grūti atrast kaut vienu neievainotu, nesāpinātu cilvēku. Mans ķermenis, kā to rāda šī senā svētbilde, ir ievainojumi pilns. Varbūt daži ir aizmirsti, varbūt daži ir svaigāki, bet dzīve mūs tādā veidā ievaino visdažādākajās formās un veidos. Sāpes ir patiešām liela skolotāja, lai gan sākumā, protams, neviens to negrib atzīt. Bet ievainotais cilvēks klusajā nedēļā vienmēr mums liek domāt, ka pats centrālākais mūsu dzīves jautājums ir jautājums, ko tu dari ar savām sāpēm. Mēs visi tiekam ievainoti. Jautājums, ko mēs ar saviem ievainojumiem darām? Tur ir dažādas iespējas. Mēs varam uzņemties upura lomu un likt visiem nemitīgi just mūsu
tiesības dzīvot un rīkoties savādāk, jo mēs esam upuri mūsdienās, tas ir ļoti populāri. Mēs varam kļūt vienkārši ļoti, ļoti dusmīgi un apvainoti uz dzīvi. Mēs nemitīgi sastopamies ar likumību. Ja mēs netransformēsim savas sāpes, mēs tās vienmēr tā vai savādāk nodosim tālāk citiem. Sāpes un ciešanas, kas nav pārveidotas, visbiežāk tiek, kā mēdz sacīt, projicētas uz citiem. Un mēs varam redzēt šajā pasaulē, kā ar laiku tās var sabojāt vai pat iznīcināt ne jau tikai cilvēku attiecības, bet veselas sabiedrības un kādreiz arī veselus laikmetus. Un tas nozīmē, ka vispirmām kārtām tu pats tāds, kāds tu esi sava vislielākā problēma. Manas dusmas, mani kairinājumi, tas, kā es jūtos šajā pasaulē, nesot savus ievainojumus, vispirms kaut ko pasaka par mani. Taču cilvēki mēdz darīt visu, lai izvairītos no problēmām, kas saistās ar vārdiem es, šeit un tagad. Pieņemt šo atziņu ir gandrīz kā nomirt. Ko tas īsti nozīmē? To droši vien vislabāk ir paskaidrot ar konkrētu piemēru. Vienkārši konkrētu dzīva cilvēka piemēru. Es pavisam nesen lasīju interviju ar kādu diezgan pazīstamu itāļu sabiedrisko aktīvisti Sāru Tulivu. Ar jaunu sievieti, kas ir pēdējos vairāk kā 20 gadus palīdzējusi neskaitāmos pasaules karstajos punktos traumētiem, ievainotiem cilvēkiem. Viņa ir bijusi gandrīz visās vietās šajā pasaulē, kur ir bijuši kari vai vardarbība, un mēģinājusi palīdzēt cilvēkiem kā prazdam, iesaistīdamās visdažādākajās organizācijās, mēģinot palīdzēt pamestiem bērniem vai ievainotiem cilvēkiem. Un pēc šiem daudzajiem gadiem, būdama tāda karsta aktīviste, vēlēdamās uzlabot šo pasauli, viņa bija kaut ko sapratusi. Viņa saka, visdažādākajās konfliktu zonās es sāku pamanīt, ka atkārtojas viens un tas pats stāsts, izpaužas viens un tas pats modelis. Un kas ir pats dramatiskākais, viņa saka, es atskārtu, ka šis pats raksts piemīt arī palīdzības organizācijām un arī man pašai. Visur, viņa saka, izrādās, izpaužās viens un tas pats modelis, viens un tas pats raksts, kas piemīt pilnīgi visiem. Un, protams, intervijas vadītājs uzdod jautājumu, kas tas ir par rakstu? Un Sāra Tulīvi atbild, tā ir fundamentāla ticība nošķirtībai, atdalītībai, ko mēs sevī nesam. Pārliecība, ka tomēr dziļākajā nozīmē mēs esam katrs pats pa sevi. Tā ved pie norobežošanās savā atdalītajā es un identifikācijā ar kādu, kam ir ienaidnieks, kurš ir jāiznīcina. Viņa turpina sakot, mēs runājam par mieru ar labiem nodomiem, bet ar savu rīcību mēs nemitīgi turpinam radīt ienaidniekus. Un viņa saka, es sapratu, ja nekas nemainās mūsos, mēs turpinam izplatīt to pašu sistēmu, kuru mēs vēlētos mainīt. To viņa saprata pēc daudziem gadiem, mēģinādama kā aktīviste uzlabot šo pasauli. Es atskārtu, viņa turpina, ka man vispirms ir jāatklāj ienaidnieks sevī pašā, manās kļūdainajās pārliecībās. Glābšana, pestīšana vispirms bija nepieciešama manai identitātes sajūtai. Un tad no dienas dienā es sāku sev uzdot jautājumu, ko nozīmē mīlēt? Šie jautājumi
bija Aranes viņa meditācija, kuru praktizējot viņa pieredzēja kaut īsu, tomēr spotņu pieredzi. Viņa tā apšādi modās mana sirds, un prāts apklusa. Pārtrūka nemitīgā sevis salīdzināšana ar citiem, bailpilna kalkulēšana un nepārtraukta vienu un to pašu domu atkārtošana. Prāts kļuva vienkāršs. Tas darīja to, kas tam jādara. Un pēkšņi tepat bija tik daudz mīlestības. Es biju absolūti iemīlējusies visā un katrā, ko sastapu. Un lai arī šī virsotņu pieredze pēc kāda brīža atkal beidzās, pēc tās es sāku pievērst uzmanību tam, kā es dzīvoju un kas notiek manā prātā. Es to agrāk nekad nebiju pamanījusi. Agrāk man pašai mana dzīve likās pilnīgi normāla, un cilvēki ap mani dzīvoja ar tieši tādu pašu pārliecību. Taču pēkšņi es biju atklājusi citu esības veidu. Es sapratu, ka man ir vispirms nevis jādodas kaut kur uz āru, bet jāpagriežas uz iekšā. Un viņa turpina, tas prasīja milzīgu drosmi. Godīgi uztvert pašai sevi, savu neapmierinātību, nepietiekamības sajūtu, sāpes, nedrošību. Es atklāju arī visus veidus un prasmes, ko es biju apguvusi, lai izvairītos no satikšanās ar sevi. Bet nu man bija dāvināta drosme nebēgt, bet palikt šeit, atļaut sev būt, mācīties laipni un ar atvērtām rokām pieņemt pašai savu dzīvi. Tā bija laipna, līdzjūtīga drosme. Es soli pa solim iemācījos vienkārši būt ar to, kas ir, un tam veltīt savu darbu. Un tas bija revolucionāri. Tas visu mainīja, jo runa vairs nebija par piedalīšanos karā. Mēs vairs nekarojām, mēs nesām mieru. Jā, tā ir radikāla pieņemšana. Iespējams, visgrūtākā cīņa, par ko arī vēsta krusts. Jo krusts stāsta, ka dzīvē notiek viss kaut kas, vai ne? Dzīvē notiek tik daudz šausmīgas lietas, neiespējamas, vispār tādas lietas, kuras liktos neiedomājamas mūsu pieņemšanai. Bet tas ir lielākais jautājums, kā pieņemt savu dzīvi. Katram no mums savu dzīves versiju. Nu, tas patiešām ir kā nomirt un piecelties no mirušajiem. Tā ir tā transformācija, par kuru mēs mēdzam runāt Lieldienu kopsakarā. Nu, bet kas tad ir īsti transformācija, par kuru mēs tik daudz runājam? Atcerēsimies, ka vispirms tā ir norise, kurā vienkārši es aizvien vairāk kļūstu pats par sevi. Nu, ja tā varētu metaforiski sacīt, tiek nepārtraukti nolobīta vai izšķīdināta vecā, šaurā, neīstā patība, lai aizvien skaidrāk atklātos īstais un patiesais. Nu, tā kā es nemitīgi šķiļos ārā pats no sevis. Mēs ierodamies šajā pasaulē kā potenciāls. Un jautājums ir par dzīvi, vai šis potenciāls izpaudīsies. Bet, lai tas izpaustos, ir jātiek nolobītām ļoti daudzām ādām. Mums ir nepārtraukti jāizšķiļas vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz. Tas ir ļoti sāpīgs process. Izaicinošs, ļoti izaicinošs process, kas katru konfrontē ar bailēm, neziņu un izmisumu. Viskaistāk to pasaka savos vārdos franciskānis Ričards Rors. Viņš saka, ka transformācija ir maz saistīta ar prāta spējām, gribas spēku vai pilnīgumu. Tā vienmēr saistās ar godīgu pazemību, labprātību un padošanos.
Transformācijas ceļš ir nokāpšanas ceļš. Ne idejas vai doktrīnas, bet tumsa, neveiksmes, nāve un ievainojamība ir mūsu galvenie skolotāji. Transformācija mūs maina, lai mēs iemācītos atklāt, kā patiesi risināt dzīves pašus lielākos jautājumus. Tie ir jautājumi par mīlestību, nāvi, pašu dzīvi, mūžību, dievišķo. Un jūs saprotiet, šos jautājumus nav iespējams izdomāt. Ir jāatverās mūsos kaut kam citam, lai mēs pie tiem pienāktu. Par to patiesībā vēsta mīklainais jaunās derības teksts. Jēzus vārdi, kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs. Bet kas savu dzīvību zaudēs manis dēļ, tas to atradīs. Un jā, patiešām jautājums ir par to, kā uzdrīkstēties, nevis saglabāt un aizsargāt savu pašreizējo sevis versiju. Jo tā jau šķiet vienīgā versija, vai ne? Tā šķiet ir tā, kas ir jāglābj un jāaizsargā visiem spēkiem. Bet kā uzdrīkstēties to neaizsargāt? Doties izaicinošu pārmaiņu ceļā. Ļaut šai dzīvei, no jā, vienīgajai, ko es pazīstu, tikt mainītai, lai no tās izšķiltos kāds cits es. Tā būtne, par kuru es varētu reiz kļūt. Tas es, kura dzimšana ir visas manas dzīves, visa šī laika galvenais uzdevums. Daudziem no mums ir pazīstama franciskāņa Ričarda Rora fantastiskā grāmata Kritiens augšup. Ja nu gadījumā kāds neesat lasījuši šo grāmatu, es sacītu, tā ir viena no pašām izcilākajām grāmatām, kura tādā ļoti neparastā, svaigā, aktuālā veidā stāsta par to, ko nozīmē garīgums. Tur viņš runā par nepieciešamo zaudējumu vai vajadzīgajām ciešanām. Un īsais, īstenībā kopsavilkums šai grāmatai varētu tikt izsacīts dažos teikumos. Proti, mūsu dzīves ceļā šķiet ir ieprogrammētas neveiksmes, jeb tas, ko mēdz saukt par vajadzīgajām ciešanām. Mēs visi krītam, piedzīvojam zaudējumus, sāpes, un tas ir labi, jo šī pieredze nereti kļūst par pašu noderīgāko mūsu ceļā. Rors saka, tikai tie, kas ir krituši lejup, saprot, ko nozīmē augšup. Krišana augšup ir dvēseles noslēpums, kuru var izzināt nevis par to domājot vai to pierādot, bet vismaz vienreiz tam ļaujoties. Un vēlreiz tas nav stāsts par apzinātu grūtību vai ciešanu meklēšanu, bet tā ir uzdrošināšanās izdzīvot arī tos tumšos un sarežģītos brīžus, kuri, diemžēl, atnāk mūsu dzīvē neaicināti, un mācīties atklāt, kas tajos patiesībā mums tiek uzdāvināts. Patiešām agrāk vai vēlāk mūsu dzīvē ienāk kāds notikums, cilvēks, nāve, ideja vai attiecības, ar ko mēs vienkārši nespējam tikt galā, izmantojot esošās prasmes, zināšanas vai gribas spēku. Kādā brīdī mums jāpiedzīvo strupceļš, kritiens vai zaudējums. Un Rors saka, tas ir vienīgais veids, kā dzīve, liktenis, noslēpums, sauciet kā gribat, var likt mums mainīties, atraisīties no mūsu šaurības, no mūsu egocentriskajiem aizspriedumiem, vēlēšanās redzēt tikai mazu gabaliņu, mums ērtu gabaliņu no dzīves. Un doties daudz tālākā un dižākā ceļojumā, jā, sākt dzīvot pilnā mērā šajā pasaulē, uzdrīkstēties satikties ar visu šo dzīvi,
arī ar to dzīves daļu, kuru mēs nekad līdz galam nesapratīsim, bet kas mums ir vajadzīga. Savādi, bet mums ir jākrīt un jāklūp, jo tas ir vienīgais ceļš, kā mūsos notiek patiesas pārmaiņas un patiesas pagrieziens uz augšu. Tad vēlreiz, kritiens, ievainojums, zaudējums nav vienkārši nelaime, no kuras pēc iespējas ātrāk vajadzētu tikt ārā un mēģināt atrast īsto tableti, kura varētu šeit palīdzēt. Bet iespējams, tā ir noslēpumaina atslēga, kas mums varētu palīdzēt atvērt nozīmīgākās dzīves durvis. Varbūt par tām mēs vēl neesam domājuši, bet kaut kur priekšā tās vai tepat mūs gaida. Tās ir dzīves uz, tās ir durvis uz dziļāko dzīves jēgu. Mēs visi dzīvojam pretrunās. Mēs paši sevī nesam pretrunas, un mēs pazīstam šīs pretrunas, kuras mūs plos. Tāpēc lielās garīgās tradīcijas vienmēr ir pievērsušas uzmanību šīm pretrunām, apzīmējot šīs pretrunas tādā ļoti ietilpīgā metaforā, kā pārmaiņu katlus. Nu, tādā ziņā, ka mēs nonākam, iedomājieties, kaut kādā augstspiediena katlā, un kādreiz tā situācija nerisinās, un mēs tiekam vārīti, kamēr kaut kas mūsos mainās. Un šai sakarā mēs varam runāt par tādu paradoksu kā par labo un slikto nāvi. Lielās gudrības tradīcijas vienmēr ir mācījušas izturēt pretrunu un sāpju spriedzi, no kuras, protams, ļoti gribas izvairīties. Jo tas ir vienīgais ceļš, kā mēs varam atklāt jaunu izaugsmes telpu savas dvēseles plašumos, savā apziņā. Šī pretstatu spriedze īstenībā ir katalizators. No tās nevajag izvairīties, lai cik ļoti to gribētos, bet atļaut tai uz sevi iedarboties un sevi mainīt. Citiem vārdiem, mēs satiekam notikumus vai pieredzi, ko nav iespējams atrisināt tādam cilvēkam, kāds es esmu šobrīd. Un tad ir tikai divas iespējas. Vai nu man šim notikumam jāļauj nogalināt sevi tādu, kāds es esmu šobrīd, lai varbūt varētu dzimt kāds jauns cilvēks, kas spētu tikt galā ar uzdevumu. Vai nu pretojoties, es nogalinu pats savu nākotni, vai nogalinu dvēseli. Es pretojos dzīvei, es mēģinu izstumt visu, ko es negribu redzēt ārā no dzīves. Gadu laiku to ir iespējams darīt, bet tad mēs nemainamies. Procesi mūsos nenotiek. Ciešanas patiešām rodas no nespējas kontrolēt realitāti. Tas ir šķiet vislabākais formulējums. Ciešanas ir situācija, kur mūs ieved tā saucamajā liminālajā vai sliekšņa telpā, kuru var vislabāk aprakstīt, ka vecā pasaule ir pagājusi. No tās tu esi izgājis ārā, no tās istabas, kas ir aiz muguras, ir izkāpts ārā, bet nekas jauns vietā vēl nav radies. Proti, tu esi zaudējis kontroli, orientierus, un tev vienkārši ir jāiztur šī baisā situācija, ka vecais ir zaudēts, un vietā nekas jauns vēl nav nācis. Izturēt šo situāciju nozīmē mācīties saprast dziļākajā nozīmē, ko nozīmē ticība. Par ko ir stāsts, kad mēs runājam par uzticēšanos? Vienkārši izturot to, ka mēs ilgstoši neko nesaprotam, līdz mainās mūsu uztvere, mūsu pasaules uztvere. Tas, ko mēs varētu saukt mūsdienās par mūsu operētāju sistēmu. Ir jāmainās manī kaut kam, lai es spētu uztvert šo pasauli dziļāk, savādāk, plašāk. Nereti šīs pārmaiņas
nevar notikt savādāk, kā vien mums nonākot sprukās, kaktā stūrī, kad nav nekādas citas iespējas tikt ārā no šī stūra, kā vien ļauties šīm pārmaiņām. Jungs šajā nozīmē runā par psihes vai dvēseles transcendento funkciju. Ko tas nozīmē? Tad, kad divas pretrunas sastopās mūsos, sadurās mūsos viena ar otru, tad tās var uzspiest mūsu attīstību kādā jaunā stāvā. Tad tās var tik ļoti spiest, ka es izaugu, ieaugu kādā jaunā savas dzīves līmenī. Krusts ir tāds pretstatu vienības simbols. Viena kustība ir vertikāla, otra ir horizontāla. Kad mūsos saduras jebkādas pretējas enerģijas, pretējas domas vai emocijas, mēs ciešam. Vai ne? Tas ir tik saprotams, ka ir kaut kādas garīgas vajadzības un vēlmes. Un ir kaut kāda ikdienas dzīve, mēs sakam, ar kuru arī kaut kā jātiek galā. Vai tas neplēš mūs uz pusēm? Pārāk bieži. Protams, ka plēš. Bet ja mēs piekrītam šīs ciešanas radoši uzturēt sevī, šīs pretrunas mūs var pārveidot. Tās kļūst par jaudu, par degvielu mūsu pārmaiņām. Dzīve nav nec kārtība, nec hauss, bet dzīve ir paradoks. Un īstenībā garīgums varētu tikt vērtēts tikai pēc viena kritērija. Tāds labs, nobriedis garīgums. Cik daudz pretrunu spriedzes vai paradoksus tu spēj izturēt? Vai tev ir vajadzīgas ātras melnbaltas atbildes? Jeb tu esi iemācījies izturēt neziņu, bezjēdzību, ciešanas, ļaujot ilgstoši uz sevi iedarboties pretstatu spriedzēji, lai tā varētu aiznest līdz jaunai, lielākai atbildēji. Parasti pirmajā dzīves daļā mēs no visām pretrunām, kādreiz daudz cilvēku visas dzīves garumā, no visām pretrunām cenšas izvairīties. Bet, ja mēs kaut ko esam sapratuši, tad otrajā dzīves daļā mēs mācāmies tās pieņemt un izdzīvot. Par to ir stāstījušas visas mūsdienu pasaulē klātesošās iniciācijas tradīcijas, kuras ir mācījušas dzīves mākslu, kā viduslaikos sacīja Ars Viviendi. Dzīve nevar iemācīties kā reizrēķina tabula. Dzīve ir māksla. Un stāsts par to, kādā veidā caur konkrētiem notikumiem iemācīties un uztvert šo dzīves sajūtu. Un iniciācijas tradīcijas faktiski bija mēģinājums palīdzēt cilvēkam sagatavoties dzīves izaicinājumiem. Un, protams, ja mēs uzdodam jautājumu, vai krīzēm var sagatavoties, mēs varam sacīt gan jā, gan nē. Tādā nozīmē nē, ka katra krīze, ja tā ir īsta, ir unikāla un vienreizēja, un tu nevari zināt, kas notiks, un tādā ziņā neviens cilvēks tam nevar būt gatavs. Bet jā, tādā ziņā, ka mēs varam šķērsojot noteiktus notikumus, kuri ir izskatījušies kā iznīcinoši no vienas puses, un to šķērsojot, mēs esam sapratuši, ka tie ir īstenībā mūs paplašinājuši. Šāda veida pieredzes var kalpot kā sava veida vakcinācija, kura mūs var iedrošināt jaunas krīzes priekšā, kaut vai vismaz tik daudz, kā atcerēties, bet varbūt arī šī krīze, lai arī šī izskatās daudz briesmīgāk un dramatiskāk, varētu būt arī kas tāds, ko šķērsojot, es kļūšu plašāks, dziļāks, lielāks un atskatoties. Tā ir teikšu paldies.
Īstenībā reliģija un garīgo tradīciju galvenais uzdevums vienmēr ir bijis inicijēt cilvēku dzīvei. Un tā izpratne garīgajām tradīcijām bija tā, ka cilvēkam nav iespējams pašas svarīgākās zināšanas iemācīt tādā mentālā ceļā ar mācību grāmatu palīdzību. Īstenībā svarīgāko dažreiz mūsos var tikai izraisīt vai pamodināt, ievedot mūsu noteiktos notikumos. Un tad, kad mēs šos notikumus esam izdzīvojuši, mēs kaut ko iekšēji saprotam, un līdz ar to mēs esam kaut ko iekšēji iemācījušies. Mēs iespējams pat to nevaram noformulēt vārdos, bet tagad tā ir kāda mācība, ko es turpināšu nest sev līdzi. Bet kas ir pats svarīgākais? Iniciācijas tradīcija mācīja cilvēkam atklāt sevi kā daļu no pasaules. Atcerieties, mēs runājam par Sāru Tulivi. Viņas pieredzi, kad viņa saka, mūsu visu kopējā ticība ir tā, ka katrs ir par sevi. Nu, ko tad mēs te darām? Tad tas ir nepārtraukts karš kaut kādās formās. Bet iniciācijas tradīcijas, garīgās tradīcijas mācīja pieredzēt, ka jā, virspusē mēs varam ļoti atšķirties. Ļoti, ļoti. Bet pašā dziļumā. Ja izdotos kaut nedaudz pieskarties tam avotam, no kā mēs nākam, tur mēs visi vienmēr esam vienoti. Un ne tikai mēs esam vienoti ar cilvēkiem, bet ar visām dzīvajām būtnēm, ar visu esamību, ar visu, visu. Protams, mēs redzam šīs tradīcijas visdažādākajās kultūrās. Šīm tradīcijām ir dažādas formas, bet visas tās ir mēģinājušas palīdzēt mums izkāpt ārā no mūsu pretestībām, no mūsu nevēlēšanās piedzīvot šo paplašinājumu. Un dažreiz šīs mācības ir tikušas patiešām mācītas ļoti skarbā veidā, jo tas nereti ir vienīgais veids, kas spiež mums izkāpt ārā no pagātnes šaurības. Nozīmīgais reliģijas zinātnieks Mirča Eliāde, pētot un salīdzinot dažādu garīgo tradīciju iniciācijas ritus, atklāja, ka ir 3 lietas, kuras atklājās īstenībā visos šajos iniciāciju ritos, gandrīz visos. Trīs tādi ļoti svarīgi principi, kurus mēs varam saukt par tādiem 3 atbalsta punktiem realitātē. Sagatavoties dzīvei vai piedzīvot iniciāciju nozīmē sastapties ar dievišķo, jeb dzīves dziļumu. Nepeldēt par virsmu, bet pieskarties tur tam, kas mājo mūsu apziņas dzīvēs, sajust kaut nedaudz to drošo pamatu, uz kura mēs visi stāvam. Otrs, tas nozīmē sastapšanos ar dzīvību vai ar dzīvi. To dzīvi, kuru mēs dzīvojam savā ķermenī, kas nav pret mums, bet par mums, bet ar to jāiemācās apieties. Ar to jāiemācās rīkoties. Tā ir jāattīst. Un tā dod mums plašumu. Bet viss šis dzīves plašums īstenībā stāv manā pusē. Ja vien es iemācītos to nolasīt un attiecīgi pielietot. Viss tas, ko es iemācos šajā dzīvē, var man ļoti palīdzēt un kalpot. Un visbeidzot, lai citas neliktos savādi, trešais atbalsta punkts ir nāve, robežas, novecošana, ievainojumi, zaudējumi, pārmaiņas, miršana. Proti, ka laiku pa laikam mēs sastopamies, ka viss, ko mēs esam redzējuši un pazinuši, beidzas. Un tas stāsta par procesu, kā notiek mūsu attīstība. Patiešām mūsu dzīves attīstība notiek caur miršanu un dzimšanu. Tā mēs ienākam šai pasaulē, bet tā mēs attīstāmies cauri arī no vienas apziņas attīstības uz otru, ka kaut kam ir jānomirst, vecajiem ir jānomirst, lai varētu dzimt kaut kas jauns. Un tas ir stāsts par to, kā man uzticēties
lietām, kas šķiet man visu ņem nost, jo tas ir vienīgais veids, kā man iedot kaut ko jaunu. Tie ir Eliāda uzskatīja trīs atbalsta punkti realitātei, jeb dzīves kopsavilkums, ja tā varētu teikt. Ja cilvēks ar tiem saglabā saikni, tie kalpo kā vislabākie orientieri piepildītai dzīvei. Kaut ko tu par dzīvi vari saprast tikai tad, ja tu apzināti satiec visus trīs šos aspektus un ļauj katram no tiem iedarboties uz pārējiem diviem. Un palūkoties, kāda izskatās mana dzīve, ja es sajūtu šeit dievišķo, ja es sajūtu savu dzīvi, dzīvību, un es apzinos miršanas, nāves likumu. Seno garīgo tradīciju veidotāji atklāja un parādīja sāpes kā kaut ko sakrālu. Uz to īstenībā norāda arī Kristus krusts. Viens no mūsdienu interesantiem autoriem, Ekhards Tolle, kādā vietā raksta: Tev nav jābūt kristietim, lai saprastu dziļo universālo patiesību, kas ir ietverta krusta tēla simboliskajā formā. Šādu pārveidojošu tēlu priekšā vissliktākās lietas var kļūt par vislabākajām lietām. Tas ir vislielākais pretstatījums, ko vien var iedomāties, un tas mums ļauj neveiksmes pilnu nāvi saukt par pasaules glābšanu. Garīgajās tradīcijās sāpes, vēlreiz atkārtojot, nebija kaut kas šausmīgs, kaut kāda neveiksmīga kļūda, kļūme, jo vajadzēja visam no sākuma līdz beigām plūst netraucētam, perfektam un tādam, kas neuzskrien uz kaut ko nepatīkamu. Nē, nē. Garīgās tradīcijas uzskatīja, ka sāpes, kuras nav cilvēkam jāmeklē, kā jau mēs pieminējām, ir daļa no dzīves. Tādā ziņā ceļš pretī kaut kam jaunam. Mēs visi ar tām sastopamies. Bet saprotiet, ir milzīga atšķirība. Vai mēs skatāmies uz šīm sāpēm kā uz kaut ko ļaunu, savu ienaidnieku, kas grib vienkārši mūs iznīcināt? Vai mēs skatāmies, ka tas ir vēl viens instruments, kas kaut ko grib mācīt, jeb, kā lielās tradīcijas sacīja, tas ir tas par Dieva divām rokām, ka Dievs ar vienu roku kaut ko dod un ar otru roku kaut ko ņem nost, un parasti tā roka, ar kuru mums dod, tā mums liekas tā labā roka, vai ne, un tā, kuru mēs gribam, lai tā visu laiku būtu klāt, un tā, kuru mēs saucam vienīgi par Dievu, bet ir kāda roka, kas ņem kaut ko no mums nost, un to roku mēs uzskatām par ļaunu un sliktu, bet ir vajadzīgas abas šīs rokas. Un viņš mums palīdz ar abām šīm rokām, lai mēs varētu izdzīvot piepildītu dzīvi. Krustā sistais cilvēks nav kaut kāds reliģisks logotips, bet tā ir dvēseles loģika. Mēs sastopamies ar ciešanām, un mēs varam mācīties caur šīm ciešanām. Dažkārt pašas svarīgākās mācību stundas. Te ir vietā tiešām pārdomāt par to, ko Bībelē sacītais, ka cilvēks ir Dieva bērns, vai ka cilvēks ir radīts pēc Dieva līdzības, grib mums sacīt. Proti, no vienas puses mēs esam ierobežoti cilvēki, no vienas puses mēs esam pakļauti mirstībai, mēs esam pakļauti ievainojumiem, mūsu dzīves ir ierobežotas, bet mēs esam kaut kas neiedomājami liels. Lai nonāktu pie šī lieluma, dažreiz ir jāpiedzīvo ļoti neparasti notikumi dzīvē, kuri ļauj mums tā izkāpt vai izsviež mūs ārā no parastās dzīves ceļa, ka mēs iegūstam jaunu perspektīvu, lai kaut ko saprastu, lai saprastu to pamatu, uz kura mēs
varam stāvēt, saprastu un piedzīvotu, ka mēs esam saistīti ar visu kopumu, ar visu šo realitāti. Un ka mūsu lielums vai tā lielākā drošība nav tā, ka vienkārši es esmu tāds cilvēks un nezinu ar savām kvalitātēm, kādas nu man tās ir vai nav, bet vienkārši, ka es tāds, kāds es esmu, vienalga, kāds es esmu, esmu daļa no lielas Dieva radītas pasaules. Un tāpēc es esmu drošībā. Ir kaut kas manī, ko nekas un neviens nevar ievainot. Un dažreiz tieši ievainojumos pirmo reizi mēs atklājam to, ko nevar ievainot. Jo līdz tam kaut kā mēs to varam nepamanīt. Man ir viss nepieciešamais dzīvē. Man ir tikai jāpārvar vairākas pretestības robežas, kā mēdz sacīt dažkārt fiziskos izaicinājumus. Mēs runājam par pirmo pretestības robežu. Daudzi to neiztur, bet to var ievilkt elpu un turpināt ceļu. Un tad ir otrā pretestības robeža. Daudzi šeit apstājas, bet to var ievilkt elpu un turpināt. Un tad ir trešā pretestības robeža. Dažreiz tas ir stāsts par vairāku pretestības robežu šķērsošanu. Un vēl pavisam noteikti ir jāpiemina brīnišķīgā ekopsihologa Bila Plotkina grāmata Dvēseles mākslas, kur viņš stāsta par ceļu no pamatievainojuma uz svēto ievainojumu. Viņš saka, ka pamatievainojumi ir tie ievainojumi, kas reiz mums ir sagādājuši tādas ciešanas, ka uz tām reaģējot ir izveidojušās tā saucamās primārās izdzīvošanas stratēģijas. Šie ievainojumi ir tik sāpīgi, ka tajos ir meklējamas saknes daudzām mūsu personības iezīmēm un jūtīgām tēmām. Bet tas, kas ir ļoti interesanti, viņš saka, šos pamatievainojumus neizraisa tikai mūsu piedzīvotais. Nu, tādā nozīmē, ka es sastopos vienkārši ar sarežģītām situācijām, un tāpēc tās man ievaino. Vispirms viņš saka, nav tādu dzīves modeļu, kuros cilvēks varētu izvairīties no ievainojumiem. Nav tādu ģimeņu, kurās bērni nepiedzīvotu savu veidu ievainojumus. Nav tādu dzīvju, kur mēs nepieredzētu ievainojumus. Un tomēr ievainojumi, šie pamatievainojumi katram ir savādāki. Un tie ir savādāki tāpēc, viņš saka, ka izrādās ik viens no mums mēs esam piedzimuši ar īpašu dvēseles sagādātu jūtīgumu. Pati dvēsele mūs veido tā, ka ir kāda vieta, mūsu vārīgā vieta, kur mūs var ievainot ļoti viegli. Un tas nozīmē, ka šajā vietā, ja es tikšu ievainots, es vienmēr tikšu ievainots šajā vietā. Un tas būs pamats nepieciešamām pārmaiņām un sevis atrašanai. Saprotiet, tas īpatnējais ir tas, ka mēs esam tā veidoti, ka katrā no mums ir šī ievainojamība. Jo pateicoties šai ievainojamībai, var notikt pārmaiņas. Kā pazīstamais mūziķis, no jau mūžībā aizsauktais Leonards Cohens kādā dziesmā dzied: There is a crack in everything, that's how the light gets in. It visā ir plaisa. Tieši pa to iekļūst gaisma. Visā ir plaisa. Nu, tā mēs esam kaut kā radīti un veidoti, ka katrā no mums ir tā jūtīgā vieta, plaisa, bet ne kā defekts, bet kā vieta, caur kuru mūsos varētu ienākt gaišais, citādais, caur kuru mēs varētu sastapt paši savas dzīves, to unikālo, ko mēs sevī nesam. Un Plotkins vēl atgādina, ka Navajo indiāņi savos meistarīgajos paklājos, ar kuriem viņi ir pasaules slaveni, tīšām iestrādā kādu kļūdainu līniju vai krāsu, kas izskatās pēc tā kā nejauša trūkuma vai kļūdas, bet patiesībā ir tāda apzināta novirze no perfekcijas. Šo kļūdu viņi sauc par gara līniju, vietu, pa kuru var ienākt noslēpums. Tātad mūsu ievainojamība, caur kuru mēs piedzīvojam
šos savus pamatievainojumus, ir gara līnija mākslas darbā, ko sauc par mūsu dvēseli. Proti, šis pamatievainojums ir dvēseles iespējamība vai izdevība pieredzēt pārmaiņas. Un Lotkins raksta, ka psihiski garīgajā ziņā mēs esam pietiekami nobrieduši. Mēs varam no jauna iekļūt savā pamatievainojumā un to iepazīt labāk. Dzīves sākumā mēs no tiem bēgam, izvairamies, tie šķiet kā krusts, kā nasta uz mūsu pleciem, kas apzīmogo mūsu dzīvi ar dīvainām reakcijām un darbībām, bet šī pieredze var kalpot kā vārti uz dvēseles mērķa un liktenes atklāšanu. Un ja mēs vien uzrīkstamies ieiet pa šiem vārtiem, apgūstot tos resursus, kas ir mūsu rīcībā, un pamatojoties arī uz tiem dzīvajiem simboliem, kas ir mūsu rīcībā, proti kā Kristus krusts, mēs varam piedzīvot to, ka tas pamatievainojums, proti dzīves vissāpīgākais ievainojums, kļūst par svēto ievainojumu. Tas, kas likās ir gribējis mani iznīcināt, kļūst par vietu, pateicoties kurai es piekļūstu dzīvēm, dievišķajam, savas dzīves pamatam, jēgai. Senie grieķi ir lietojuši apzīmējumu patēmātā, matēmātā. Izciestais ir apgūtais. Ļoti neparasts sakām vārds, par kuru ir vērts šad tad padomāt. Tas, ko tu esi izcietis, to tu esi apguvis. Tas, kas ir nācis kaut kā viegli un šā tā, to tu iespējams neesi apguvis. Iespējams, ja mēs izslīdētu dzīvei tā pa virsu, nu tā kā daudziem cilvēkiem mums gribētos visiem, vai ne jaunībā, kā varētu tā, bez lielām sadursmēm, problēmām, jautājumiem, ar visiem nepieciešamiem resursiem tā noslīdēt smuki pa dzīvi, vai ne? Kāda tā būtu veiksme? Bet iespējams, tā būtu pat lielākā neveiksme. Iespējams, mēs tā arī īsti nebūtu apguvuši šo dzīvi. Tas būtu tā, kā mēs būtu dzīvojuši, bet tā kā nedzīvojuši. Tā kā izvairījušies no dzīves, tā kā neapguvuši to resursu, kas ir ticis mums iedots. Un par to kaut ko grib sacīt Henriks Suzo, 14. gadsimta mistiķis, izcils autors, meistara Eharta skolnieks. Viņš raksta ļoti neparastā veidā, bet dažkārt tieši šī neparastība kaut ko skaistu un vienreizēju mums parāda. Viņš saka kādā vietā, nav nekā sāpīgāka par ciešanām, un nav nekā priecīgāka par to, ka esi cietis. Ciešanas ir īss sāpju periods un ilgs prieka periods. Ciešanām ir tāda ietekme uz to, kam ciešanas ir ciešanas. Ir runa par cilvēku, kurš atklāja tā notiekošā dziļāko jēgu, saprotiet, kam ciešanas ir ciešanas. Ciešanām ir tāda ietekme uz to, kam ciešanas ir ciešanas, ka tās pārstāja būt ciešanas. Ciešanas padara cilvēku gudru un pieredzējušu. Cilvēki, kas nav cietuši, ko viņi zina? Visi svētie ir cietēji padzirdinātāji, jo viņi visu to ir pagaršojuši. Un viņi vienbalsīgi sauc, ka tas nav indīgs un ir veselīgs dzēriens. Vēlreiz, ko tad mums māca Lieldienas? Kaut ko par neizbēgamo, bet arī nepieciešamo zaudējumu. Tādā ziņā, ka mēs neviens neilgojamies kaut ko zaudēt. Bet iespējams vislielākais zaudējums būtu tas, ja mēs nekad nebūtu pieredzējuši nevienu zaudējumu.
jo tas ir kas ļoti nepieciešams, lai mēs varētu mācīties saprast visu to, ko nozīmē šī dzīve un atklāt dzīves dziļumu. Un atcerieties jau manis citēto itāļu aktīvisti Sāru Tulīvu, kura sacīja, tas prasīja milzu drosmi, godīgi uztvert pašai sevi, savu neapmierinātību, nepietiekamības sajūtu, sāpes, nedrošību. Es atklāju visus veidus un prasmes, ko biju apguvusi, lai no tā tātad no sevis izvairītos. Bet nu man bija dāvināta drosme nebēgt, bet palikt šeit, atļaut sev būt, mācīties laipni un ar atvērtām rokām pieņemt pašai savu dzīvi. Tādu dzīvi, nu kāda mums ir dota. Tā bija labvēlīga, līdzjūtīga drosme. Es soli pa solim iemācījos vienkārši būt ar to, kas ir. Nevis fantāzijās dzīvot par to, kas nav, bet es vienkārši iemācījos būt ar to, kas ir. Un tam veltīt savu darbu. Un tas bija revolucionāri. Jo runa vairs nebija par piedalīšanos karā. Es vairs nekaroju. Citiem vārdiem, es vairs neizplatīju to matricu vai dzīvesveidu, kas vienkārši pavairo karus. Es vairs nekaroju. Es nesu mieru. Tas ir neliels piemērs tam, bet varbūt liels, par ko mums stāsta Lieldienas. Ko varētu nozīmēt vārds augšām celšanās? To citā veidā simbolizē kintsugi. Jūs redzat šo saplēsto šķīvi, kas ir sakausēts, salīmēts kopā ar zelta palīdzību. Kintsugi ir tāda smalka japāņu tehnika, kur atgādina, ka pēc ļoti rūpīga darba, vērības pilna darba, sasistais priekšmets var tā tikt salabots, ka tas kļūst daudz vērtīgāks un skaistāks, nekā tas bija iepriekš. Mīļie draugi, lai mums visiem ir piepildīts šis lieldienu laiks, kas vēlas iemācīt pašu svarīgāko prasmi - pieņemt dzīvi, pieņemt savu dzīvi, pieņemt visu savu dzīvi un to drosmīgi izdzīvot. Paldies jums par jūsu uzmanību!